Lai mans draugs nežēlotos, ka es ļoti daudz laika pavadu veikalā, mēs nolēmām, ka telefons pats randomā izvēlēsies no 1 līdz 60 minūtēm, un šajā izaicinājumā katrs no mums var izvēlēties pa 2 veikaliem. Mans pirmais veikals bija Berška. Man iepatikās tikai viens kažociņš, kas uz manīm izskatījās ļoti dīvaini, tāpēc veikalā es pavadīju tikai 9 minūtes. Sašam veikalā Krop varēja atrasties tikai 3 minūtes, un viņš bija ļoti priecīgs, protams. Es vienkārši vēroju, kā viņš izmisīgi mēģina sev kaut ko atrast, bet, protams, ka pa tādu laiku ir ļoti grūti sev kaut ko atrast, bet noteikumi ir noteikumi. Mēs spēlējam godīgi. Mans nākamais veikals bija Stradivarius, un tur es varēju pavadīt veselas 37 minūtes, kas mani ļoti apmierināja, un es mierīgi staigāju pa veikalu. Es tāpat nevarēju paiet garām atlaidēm, kur bija smukas vejekas un arī kažociņi dažādi. Protams, ka šo visu vajadzēja uzmērīt pie tām, ka visā veikalā bija milzīgas atlaides, un es paķēru piemērīt arī sporta komplektiņu spēlēkā krāsā. Ierakstiet, kas no šī jums patika visvairāk, jo tieši no Stradivarius es iznācu jau ar pirkumiņiem. Kopā veikalā pavadīju 24 minūtes, un vēl pat palika laiks pāri. Nākamā Saša izvēle bija elektronikas veikals, kurā viņam bija atļauts pavadīt 13 minūtes, kas, manuprāt, ir par daudz. Šobrīd viņš sev meklē jaunas austiņas, tāpēc notestēja dažas arī veikalā un, protams, ka devās uzreiz pie spēļu stenda. Un beigās viņš, protams, neko neizvēlējās, tāpēc sanāk, ka mēs vienkārši lieki iztērējām 12 minūtes no mūsu dzīves. Tā kā šopings ar vīrieti ir ļoti nogurdinoši, ierakstiet komentāros, vai viņš nopelnīja savu tādu kombinizonu.